ceriņa hidrolāts. Ar ko jums asociējas ceriņš? Tā ir maija enerģija. Maijā zied ceriņi, un ceriņš jau pats vārds ceriņš, cerība. Mēs visi, vai lielākā daļa bērnu, vismaz mana laika bērnu, mēs meklējām ceriņos laimīti, ēdām ziedlapiņas ar 5 steriņiem un vēlējamies kaut ko un cerējām, ka tas mums piepildīsies. Un es nolasīšu aprakstu, es nevaru visu atcerēties, tāpēc es to nolasīšu. Bet ar savām interpretācijām, ja jūs gribat lasīt strukturētu aprakstu, tad ejiet uz manu mājaslapu, Meltas darbnīca, un tur jūs varat visu izlasīt, bet šeit es pastāstīšu, kā es jūtu ceriņu un kādu informāciju es esmu ievākusi par to. Tātad ceriņš, sirds miers, maiguma telpa, iekšējais līdzsvars. Latviešiem īpašu vietu ieņem ceriņš, vai ne? Tā ziedēšanas laiks ir skaistums, ceriņš un dažādās ceriņu krāsas, un Latvijā Dobulē ir ceriņu dārzs, un tas vienmēr ir ar prieku, ar cerību, ar mīlestību, un tāda tā enerģija arī ir. Tā ziedēšanas laiks ir skaistums, pāreja, cerība un arī atvedu simbols. Atvedas no ziemas, mēs ar ceriņa ziedēšanu tā pavisam varam atvadīties no ziemas un iet vasarā iekšā. Tā hidrolāts iemieso pārejas maigo spēku. Pateicoties ceriņu hidrolātam, mēs tā kā viegli varam pāriet jebkādās savās situācijās. Dzīvē ienāk tāds klusāks ritms. Mēs tā kā elpojot ceriņu hidrolātu, mēs paliekam tādi pieklusinātāki, tādi mierīgāki, dvēselē atveras un ir vēlme būt ar sevi. Tad, kad mēs pieejam pie ceriņu krūma vai elpojam hidrolātu no ceriņiem, ceriņu hidrolāti, mēs tā kā pieklustam, pavērojiet, kā ir jums. Man ir tā. Fiziskā un kosmētiskā iedarbība ir tāda. Nomierina sakairinātu, jūtīgu, nogurušu ādu, piemērots visiem ādas tipiem, stresa un emocionālu pārdzīvojumu laikā. Tad, kad mūsu seja ir savilkta un mēs esam tādi stresaini un dusmīgi, tad apsmidziniet sevi ar ceriņu hidrolātu un ļaujiet tiem muskuļiem atslābt. Protams, no vienas reizes brīnums nebūs, bet ņemiet to sev kā tādu rutīnu. Tonizē, atsvaidzina, savalka poras, veicina ādas elastību. Var palīdzēt pie ādas iekaisumiem, aknes, psoriāzes, sēnīšu vai bakteriālās izcelsmes problēmām. Bet šeit ir jāpiebilst, ka hidrolāts nav nekāds brīnum līdzeklis, tas neizārstēs, bet tas palīdzēs. Lietojams matu kopšanai, stiprina matu saknes, līdzsvaro galvas ādu, piešķir smalku aromātu. Maigi dziedina ādu pēc saules apdegumiem vai kukaiņu kodumiem. Ceriņu laiks arī ir laiks, kad ir odi un mušas, tad maziņas mušiņas. Tad arī pēc, ja nav nosargāts un ir sakosts, tad var arī smidzināt pēc kodumiem. Īpaši piemērots vakara rituāliem. Pirms miega klusuma brīžos. Garīgais un simboliskais aspekts ir tāds. Ceriņš ir pārejas un atvedu zieds. Tā hidrolāts palīdz noslēgt dzīves ciklu ar mīlestību, nevis ar sāpēm. Ar tādām iekšējām cerībām un ar tādu ticību būs labi, būs labi. Atver sirds telpu maigumā, neizjaucot robežas. Lielisks sabiedrotais iekšējā bērna tēmā, ja mums tāda ir. Sievišķai pusei un sēru procesiem. Piemērots garīgās prakses noslēgšanai. Tad, kad mēs esam kādā garīgā praksē un sākam lēnām beigt šo praksi, tad varam nobeigt to ar ceriņu hidrolātu. Lietošanas veidi, sejas toniks, izsmidzinām uz spilveniem, virs galvas,
virs gultas, veļas virs gultas, pievienojam vannai, pirtī, ejot, varam izmantot īpaši maigiem rituāliem, sirds atvēršanai, klusumam. Lietojam kā aromaterapiju, kā miglu, kā pošam sev virsū un apzināti ejam šajā aromaterapijā kopā ar ceriņu hidrolātu, kas maigi attīra un noslēdz emocionālo lauku. Tad mūsu emocijas pieklust, mēs sākam sajust to iekšējo cerības staru un tādu kā virzību, ko mums darīt tālāk. Un kam ir piemērots, tiem, kuriem ir emocionāls pārslogojums, jūtīgums, kuri meklē maigumu, pārdzīvo sāpes, skumjas, pārmaiņas vai sirds ievainojumus, vēlas uzticēties dzīvei, ļaut sev elpot un atvērties. Tiem arī, kuri vada garīgās prakses, dažādas prakses. Protams, arī visiem, kuri strādā ar cilvēkiem, kuri miedarbojas ar cilvēkiem, ir ļoti ieteicams to vidi veidot tādu maigu, mīkstu, uz sadarbību vērstu. Ļoti labi ir sievietēm, bērniem, iekšējo bērnu tēmai, pēcdzemdību laikā un, protams, arī vīriešiem, atverot šīs sievišķības, šīs iekšējā bērna daļas. Un tāda kā meditācija mantra vai tāda kā spēka vārdi. Ceriņš ieelpo skumjas un izelpo gaismu. Tu drīksti būt mīkstāks, maigāks, mīlīgāks. To stāsta ceriņš. Maigums ir tavs spēks. Ceriņš palīdz to atcerēties. Tas par ceriņu hidrolātu.